Man aiz muguras brauc smagā baļķvadēja mašīna. Faktiski tāds brauc cik pa 5 minūtēm. Mežu zāģē un zāģē beigās tempos ārām. Vai esat ievērojuši, jo vairāk mums zāģē ārā mežus, jo mazāk mums ir īsta koka mēbeles, īsta koka mājas. Ir kaut kādas plastikas sajaukumi ar skaidām, lamināti. Kaut kas galīgi nenopietnas, kas iznests uz vienu nakti ārā. Mitrā gaisā pēc tam vairs nav jēgas to nest atpakaļ, jo īsti nav funkcionāli vairs šī mebelīte. Lūk, tādā interesantā pasaulē mēs dzīvojam. Un acīm redzot, mežu zāģēšana straujā tempā, ceļš pēdējā laikā, tas nav tāds galvenais ekonomiskās situācijas studējums, jo, kā mēs ļoti labi zinām, visa ekonomika mums balstās uz papīrīšiem, kas nenes nekādu segumu, bet kas ir mākslīgi saprintējami, cik vien tas ir nepieciešams. Tātad mežu zāģēšanas iemesls ir mazliet savādāks. Primāri atdalīt mūs, nabaga cilvēciņus, no dabas, no radītāja, jo tā ir vienīgā vide, kur mēs varam iemācīties un apgūt prasmes pašiem redzēt un saprast to, kas notiek riņķī. Tāpēc kā mūsu izglītības mērķis nav veidot un radīt gudrus, domājošus, pašpietiekamus cilvēkus, bet ierobežot cilvēkus savā brīvībā, savā skatījumā, savā redzējumā. Nevelti Bībelē minēts, Jēzus Kristus ir minējis, esiet kā bērni, ar tādu domu, ka tikai bērns dēļ savas šķietamās nezināšanas ir maksimāli atvērts uz visu pasauli un uz katru notikumu, uz katru lietu skatās kā uz brīnumu ar ilgām pēc nākamā brīnuma. Un pasties, kas notiek ar cilvēku, kas ir izmācījies kaut kādās gudrās skolās. Tieši šie cilvēki pārsvarā paliek kaut kādi ārkārtīgi sekli, neinteresanti, kategoriski savos spriedumos un aprobežoti. Jo tieši izglītība ir tā, kas aprobežo, kas ieliek tevi kastītē, kas ieliek tevi kaut kādā konkrētā izpratnē, kur pa lielam ir ārkārtīgi tālu no patiesības un īstenības, no tā, kā tas ir Dieva radīts, izveidots bezgalīgi plašām zināšanām. Un tieši tie cilvēki, kuriem šķiet, ka viņi ir visu zinoši, jo proti viņam ir 1, 2, varbūt pat vairākas augstākās izglītības, viņi ir tik ļoti apdalīti, ka nespēj saskatīt ārkārtīgi elementāras, vienkāršas un parastas lietas, kas notiek ikdienā mums, nepārtraukti. Sitot pie krūtīm un pieminot to pašu fiziku, viņi stāsta kaut kādas muļķības, kas gala rezultātā nemaz neiet kopā ar fizikas zināšanām, ka šodien pat šķietami gudri izglītota sieviete TV ziņās stāsta, kā kārtējo reizi pār mūsu zemīti pārlaižās mistiskas smiltis no viena vai otra tuvākā tūkstneša, kas atrodas iespējams kaut kādus 5000 km no mums, kas pēc skolās mācītām fizikas zināšanām tehniski nav iespējams. Nav iespējams uzsūkt smiltis un pārnest tik tālu. Ja ir iespējams, lūdzu parādiet vismaz kaut kādu eksperimentu, kā tas ir iespējams. Jā, to var izdarīt ar dažādiem nanoputekļiem, kas ir tīši vai netīši uztriekti augšējos atmosfēras slāņos kara darbības rezultātā, atomreaktoru sprādziena rezultātā, vai arī kādu citu ieinteresētu spēku rezultātā
specifiski sajauktas nanodaļiņu struktūras, kuras var vadīt atmosfēras slāņos ar konkrētu mērķi, lai tie kaut kur nokristu atkal ar konkrētu mērķi. Es negribu stāstīt ar kādiem mērķiem, tas ir konkrēti, tāpēc, ka tas viss izrādīsies mūsu gadījumā tikai kāda informācija, ko kāds akceptē, kāds gluži otrādi atgrūž, bet, lai mēs varētu redzēt, kā kaut kas strādā patiesībā, ir pavisam vienkāršs princips, kā to izdarīt. Restart factory settings. Ir tāda podziņa, uz katras vairāk vai mazāk sevi cienošas elektroniskas ierīces, kurā kaut kāds darbības procesa rezultātā ir saņēmusi kļūdas savā algoritmā. Tad nospiežot šo podziņu, šī elektroniskā ierīce atgriežas pie ražotāja sākuma iestatījumiem un sāk funkcionēt tā, kā tā ir paredzēts ar konkrēto mērķi. Un cilvēks arī ir tāda bioloģiska ierīce, kādu ļoti augstu, unikālu, zinošu un visprotošu spēku radīt un izveidota, kura atšķirībā no daudzām citām dzīvām būtnēm ir iedota spēja pašai redzēt patiesību un ietekmēt patiesību. Un šī būtnē, proti, cilvēks piemīt tāds unikāls instruments, viens no unikāliem instrumentiem - prāts, kas ir, tā jau, kā es minēju, man liekas, ka 7 minūtes ir pagājušas un jauna mašīna brauc, un pēc tam viņas pilnas brauc atpakaļ. Proti, prātam ir spēja mācīties, un prātam ir arī ļoti unikāla spēja sevi sapludināt un interpretēt caur to vidi un caur to informatīvo lauku, kurā tas visu laiku atrodas. Tāpēc šis ir viens no iemesliem, kāpēc ir ārkārtīgi bīstami skatīties mūsdienu masu mēdījus, televīzijas pārraides un ziņas, kur to vien dara, kur cilvēkos liek iekšā kaut kādu noteikti konkrētu mērķi, programmu, lai mēs rīkotos attiecīgi pēc šīs programmas. Un tad, prāts ļoti veiksmīgi, it kā pat negribot, piesūcas šo informāciju, gluži kā mazs bērns mācās valodu, tieši tāpatās arī mūsu prāts saņem visu informāciju no tā, kas notiek riņķī. Un, diemžēl, šī informācija, kas ir masu mēdījos, tur nebūs patiesības. Tāpēc, kad masu mēdīju mērķis nav paust patiesību, masu mēdīju mērķis ir vadīt. Ja jūs gribat patiesību, kā jūs domājat, kur to var gūt? Kur var ieradināt prātu, spēt saskatīt lietas tādas, kādas tās šobrīd un vienmēr ir, nevis tādas, kādas mūsu prāts ir pieradināts redzēt, un pēc tam viņš neko citu neredz. Pareizi, vienīgais veids, kur mēs varam savu prātu trenēt, ir tur, kur radītājs šo ir izveidojis tādā formātā, kā tas ir dabīgi un patiesi un īsti. Tā ir daba, tā ir neskarta daba. Neskartā dabā esot, cilvēka prāts sāk uzvesties pavisam savādāk, kā tas atrodas starp 4 sienām, ierobežotā vidē, un jau pats pa sevi ir pieredzis domāt ierobežojumu kategorijās. Tāpēc, ka tad, ja mēs esam nedabīgā vidē, kur ir šīs šķautnes konfrontējušās viena ar otru, mēs nespējam redzēt holistisko kopbildi visam kopā, kā tas ir dabā. Kad viena lieta ar otru miedarbojās, saskaņojās, palīdz, līdzdarbojās. Un, kā jau minēju, šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc daba tik intensīvi tiek iznīcināta un tiek veidot mākslīgi. Pat mākslīgi sastādīti rindiņās meži vairs nevibrē šajā harmonijā, kādi tie ir dabīgā neskartā vidē. Un ar esot šādā vidē, cilvēks nevar dabūt šos factory settings, par kuriem es iepriekš minēju. Tad, ko nozīmē šie factory setting? Tad, ieejot dabiskā vidē, dzirdot dabīgi putnu čālas,
dziesmas, ūdens lāsas, ūdenskrituma skaņas, sienāžu sisināšana un visas citas šīs dabīgās skaņas, ko radītājs mums ir devis un sniedzis tik bagātīgi riņķī, mūsu prāts sāk pieskaņoties visām šīm frekvencēm un beidzot sāk atvērties uz šo maksimālo kapacitāti, kāda tā им dota. Lai cik tas fenomenāli nebūtu, cilvēks, kurš atrod laiku regulāri un bieži būt dabā, kļūst daudz funkcionālāks, daudz attīstītāks un daudz spējīgāks pat uz sarežģītākajiem matemātikas uzdevumiem, uz radīšanu, uz rakstīšanu, zīmēšanu, gleznošanu un visu to, kam ir vajadzīgs šis lielais potenciāls, nekā tie cilvēki, kas ir gājuši gudrās skolās. Paskatieties, cik daudz mūsdienās ir cilvēkiem izglītības, augstas, skaistas, ar lieliem diplomiem bagātas. Un cik maz mūsdienās ir ģeniāli radoši cilvēku, kādi tas bija tajos laikos atpakaļ, kad šī izglītība bija retums pieejama kādam. Cik daudz bija radoši cilvēku, cik daudz bija cilvēku, kas varēja, ejot pa ceļu, sadzējot vienkārši dziesmu, uzgleznot pusdienas pauzē kādu gara darbu, uztamburēt fantastiskas sedziņas un vēl visādas brīnumainas lietas, kas mūsdienu cilvēkam pat šķiet kā kaut kas te jau ir neiespējams. Bet mēs taču esam tik izglītoti. Mums ir tik daudz dažādas gudras lietas, kas mums varētu palīdzēt to visu darīt, bet kāpēc tas nenotiek? Tad, lūk, dārgiem, atgriežamies pie dabas, pie neskartas dabas un pavadām vienkārši tur laiciņu, nedomājot, bet esot tajā vidē. Un jūs sāksiet paši redzēt un saprast visu to, kas notiek riņķī. Visas tās lietas, kuras mēs šobrīd nespējam saskatīt, mēs nespējam saskatīt tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs esam šajā ierobežotajā izglītības sfērā, kas mums ir iemācīts, ka viss var notikt tikai tā, kā tas ir saskaņā ar kaut kādām mācībām. Lai gan šis piemērs nav īsti patiesība, to, ko es tagad gribu minēt, bet, tas ir daudz cilvēku zināms, tāpēc tas varbūt palīdzēs jums salikt tās kopējo bildi. Ir tāds mīts, ka Amerikas pamat iezemiešus, indiāņus, spāņu konkistātori pieveica nesagatavotus tikai tāpēc, ka indiāņi nekad nebija redzējuši burkuģus, un vienkārši savā pasaules kartē viņiem kaut kas tāds neeksistēja, tāpēc viņi nepamanīja, kad Amerikas krastos sanāca liels daudzums šo burinieku, un uzbrucēji tieši tāpēc varēja iekarot šo dievišķo dabīgo nāciju triecienu tempā. Patiesība gan ir mazliet savādāka, bet šo piemēru vienkārši minu tikai tāpēc, ka tieši tādā veidā darbojas mūsu prāts, ka tas, kas tam nav iemācīts skolā, šajā ierobežojošā kastītē saskatīt, turpmākajā dzīves posmā šis cilvēks vairs nav spējīgs šo redzēt. Tieši to, ko es minēju par šķietam izglītotiem cilvēkiem, kas savās profesijās ilgus gadus ir dzīvojuši un strādājuši, viņiem rodas tāds iespējas, ka viņi ir visu zinoši. Bet visu zinoši viņi ir tikai šajās kastītēs, mazajā daļiņā no visām plašajām visuma un radītāja zināšanām, kas viņu prātiem, diemžēl vairs nav pieejams šī ierobežojuma pēc. Tāpēc, ka viņi vairs nav kā bērni, kas ir atvērti nezināmajam, mistiskajam, visu plašajam okeānam, kas ir neskaitājami lielāks par to mazo pilīti, par to mazo kastīti, kas ir iemācīta 1, 2, 3 vai kaut 10 skolās. Un šādējādi
šie gudrie cilvēki, diemžēl, sevi paši ir aprobežojuši. Tāpēc esiet kā bērni. Ejiet pie dabas, nedomājiet, aizmirstiet visu to, ko jums ir mācījuši skolā, fizikā, matemātikā un visur citur. Varbūt es mazliet pārspīlēju, bet tas palīdzēs saprast to principu, ka tieši pateicoties tam jūs varēsiet atgriezties pie šiem dievišķajiem factory settingiem. Esot dabā, jūs redzēsiet, ka jūsu prāts sāk pārstrukturizēties, un jūs sāksiet redzēt fantastiski plašāk. Sākumā iespējams pat jums prātā būs pretreakcija un bailes redzēt visu bildi kopskatā, un tas ir pilnīgi normāli. Tāpēc, ka ja cilvēks ieraudzītu visu kopbildi momentāni un zibenīgi, kā tas ir šobrīd patiesībā, daudzu cilvēku prātos viņu sabūvētās pasaules uzskatas kartes var vienkārši sabrukt. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks var sveikt prātā. Tas droši vien nav vajadzīgs, tāpēc cilvēka normāla psihe veids pretreakciju un atsakās pieņemt patiesības gūzmu, kāda tā ir. Un tas varbūt arī ir labi, bet vismaz atstājiet atvērtus šos vārtiņus un ļaujiet tiem lēnām vērties vaļā. Un ļaujiet ienākt iekšā kaut kam jaunam, bez uzskatiem un aizspriedumiem, ka man ir izglītības liels un plašs, un es jau daudz ko šajā pasaulē zinu. Nē, mēs neko nezinām. Mēs neko nezinām. Paliekam pie tā, ka mēs neko nezinām, un sākam skatīties uz visu, kā no jauna esam. Kā jau vēlreiz uzsveru, šo treniņu jums palīdzēs apgūt nekas cits kā vien esība dabā, ar to, kā radītājs savos pirmsākumos to ir iecerējis un izveidojis. Lai gan šis šķietami tāds pilnīgi vienkāršs un neko nesološs vingrinājums, bet tieši tas būs tas, kas sāks atvērt visu mūsu apziņu. Un tas ir vienīgais, kas mums palīdzēs sākt saskatīt un varbūt neiet soli solī tajā virzienā, uz kurieni mēs šobrīd tiekam vesti caur masu mēdījiem, ar visām tām ārprātīgajām pasakām, kas tur tiek stāstītas. Pamēģiniet, nenožēlosiet, jo esība un būšana dabā nekad mums nevar kaitēt, ja vien mēs dabā aiziem atvērti. Nevis ar tām pašām savām domām, kas mums bija pilsētā un mājās un darbā, bet ja mēs ejam uz dabu atvērti, vienkārši vērot, vienkārši dzirdēt, vienkārši saskatīt. Tas, ka tāds ieradums radīsies, tad mēs atkal šīs prasmes no meža, no dabas atnesīsim atpakaļ. Kur nu kurais? Uz savu māju, uz pilsētu, uz mašīnu. Bet mēs jau būsim mazliet izmainījušies. Mēs jau būsim tuvāk iespējai redzēt plašāku kopbildi. Un plašāka kopbilde ir tā, kas ir tuvāk patiesībai, pati esība. Mēs katrs dzīvojam savā taisnībā, ko mēs esam guvuši kaut kādā izglītības sistēmā. Taisni esam. Bet tā pa lielam ceļam ir ļoti maldīga. Tā mūsu katru paštaisnība, taisnība. Tāpēc mēģinam atgriezties pie pašas esības, liekot bildi pa bildītei, puzlīt pa puzlītei kopā. Un tad mums nebūs iespējas, ka kāds mums ar gudrām sejām, televīzijas programmās var aizvest projām kaut kur pilnīgi projām no patiesības. Ka pat mans puika, braucot ar mani mašīnā, uzdod jautājumus, vai tiešām ir tā, kā stāsta viens vai otrs onkulis vai tante telefonā. Man prieks par viņu, ka viņš joprojām saglabā šo savu spēju saprast, ka ne viss tas, ko šķietami gudrie un izglītotie runā, atbilst kaut kripatiņai patiesības. Atkal sanāca gari. Gribēju 5 minūtes, sanāca jau 20, bet
tā nu kaut kā izvilkās man šis teksts.